Latvijas daudzbērnu ģimeņu apvienība aicina 1. maijā Rīgas zoodārzā svinēt daudzbērnu ģimeņu dienu. Jūs sagaida izrādes bērniem, orientēšanās un radošās stacijas. Ieejas maksa daudzbērnu ģimenei ar goda ģimenes karti 15 eiro. Sievietes politikas virtuvē. Sveiciens studijā, sievietes politikas virtuvē, un atkal mums ciemos dāmas. Šodien manas viešņas ir Mairita Lūse, Rīgas domas deputāte. Vēlāk iepazīstināšu vēl ar citām kvalitātēm un amatiem. Un Maija Krastīņa, kas jau šeit ir bijusi. Un tu esi Zero Waste Latvija. Jā, organizācija, kas nodarbojas ar atkritumu problēmu un atkritumu mazināšanu. Un tu jau ieskicēji mūsu šodienas tēmu. Šodienas tēma mums ir atkritumi, atkrituma apsaimniekošana, visiem aktuāla tēma. Neviens no tās nevar īsti izvairīties, un ticiet man, ar katru nākamo gadu arvien vairāk būs par šo jādomā, un arvien mazāk jūs varēsiet izvairīties no tā, ka atkritumi katram un ikvienam ir, jāapkalpo un jāapsaimnieko ļoti, ļoti atbildīgi. Kāpēc par to runāju es? Tādēļ, ka mājokļu un vides joma ir atbildības joma man Rīgas domē, un atkritumi pakrīt zem tās. Tad varbūt ieskicējot, mēs jau iepriekš iesildījāmies ar stāstu par to, kas tad ir atkritumi, vai mums jāsāk ir pavisam no pašiem pamatiem, un Maija teica, ka tev esot jauna definīcija, kas ir atkritumi. Jā, tā jaunā pieeja atkritumiem varētu būt tāda, ka mēs ejam uz apritumiem, ka viss iet tā pa riņķi aprites ekonomikā, un tā aprites ekonomika ir tāds tehnisks termins, un tā terminoloģija nav iedzīvotājiem draudzīga, bet tā ir vienkārši tāda prātīga saimniekošana. Ja? Tātad mēs neko nelaižam uz atkritumiem, netērējam, neiznīkojam, viss iet apritē un tiek lietots no jauna. Skaidrs, ka mums ir jārūpēs par to, lai atkritumi būtu pēc iespējas mazāk. Tad pirmais etaps ir radīšana, vai mēs vispār varam izvairīties no šīs radīšanas. Tev bija kāda ieskicējums par to ražotāju atbildību? Jā, izvairīties no atkritumiem mēs nevaram. Atkritumus ir radījuši cilvēki visos laikos. Jautājums ir par to, cik daudz mēs viņus radām un kurš ir atbildīgs. Tas, kas parādās, ka tā kā dzīvojam mēs, tā neviens īsti nav dzīvojis, un paskatoties tīri tehniski, mēs tā arī nevaram dzīvot. Mums šķiet, ka tā mūsu dzīve ir tāda baiga normālā, bet tagad iedomājamies, mēs aizietu atpakaļ kaut kādus 50 gadus un mēģinātu izstāstīt cilvēkam, ka mēs izdzeram kafiju un krūzīti uzreiz izmetam. Neticētu vai neteiktu, kas tās par muļķībām. Tagad mēs tā dzīvojam un tās krūzītes sākas. Un ja mēs paskatāmies, kā tas viss atkrituma apjoms ir pieaudzis, ekonomistiem baigi patīk. Ekonomiķi saka, šitā mēs iesim uz priekšu izaugsme. Tie, kas satraucas, tie ir biologi, jo viņi zina, ka tāda izaugsme vienkārši nav iespējama. Mums tie materiāli no kaut kurienes ir jāpaņem, mums pēc tam ar viņiem kaut kur ir jātiek galā. Bezgalīgi nav neviens, ne tas, no kurienes mēs ņemam, ne tas, kur mēs viņus liekam. Labi, bet redz, ejam no cilvēciskās puses, no ikdienas cilvēku lietošanas puses. Tātad piemērs prošuto šķēlītes, skaidrs, ka, lai viņas nesalipta, ļoti it kā ērti ir, ka tur ir tā plasmas plēvīte pa vidu, jo tad nesalīp tie gabaliņi kopā. Tur es vēl tā kā saprotu to patērētāju vēlmi saņemt šo produktu šādu, bet bieži vien, tagad mēs runājam, piedod, par es nezinu, tur telefonu lādētāju, vai to pašu kādu vadiņu vai kaut ko, viņš arī nāk tur pietiekami lielā kastītē, un tāpat var nebūt plasmas, varbūt tas ir kaut kāds kartons presētais, lielākai tehnikai putuplasts vai kas, vai tiešām patērētājs pieprasa tādu to iepakojumu? Šeit būtu jārunā ar mārketinga speciālistiem. Tas, ko esmu sadzirdējis, cilvēkiem ir ļoti bail no sūdzībām, un cilvēki grib, lai klienti pēc iespējas mazāk sūdzas. Un ja no 1000 klientiem vienam kaut kas saskrambāsies un viņš uzrakstīs sliktu ziņu,
Tas ir tas, ko sadzirdēs. Bet šajā gadījumā tās klientu sūdzības man šķiet sāk pārsvērties aizvien vairāk uz otru pusi, jo tas, par ko cilvēki sūdzas šobrīd ir, kāpēc man tad, kad es kaut ko nopērku mājās, ir kā neliela lieta, man pēkšņi ir pilna miskaste, visa piemājas. Viss piemājas lielais kubikmetrs ir pilns, tāpēc, ka es kaut ko šitādu mājās nopirku. Precīzi, jā, bet viņš tā kā līdz galam varbūt nesasien kopā, ka tas ir sākotnēji sasaistīts ar to, ka es iespējams kā pircējs esmu bijis gribējis un veiklā tieši izvēlējies to kasti, kas ir lielākā. Nu, bez končas pērkot, vai ne? Kuram nav gadījies nopirkt smuku konfekšu kasti. Un iekšā 80 grami. Jā, jo tev negribas aiznest maziņu kastīti, ja tu paskaties veikalā tādu, kas tā izskatīsies pieklājīgi, kad tu viņu pasniegsi. Precīzi. Jā. Vai ir kaut kādi pēdējie dati par to, ka, pieņemsim tās pašas zobpastas, ja? Līdz kādu laiku vēl apakaļ visas bija kastītēs, šobrīd jau nopērkams ir zobu pasta jau ne bez kastītes. Vai tā patērētāja izvēle iet bez kastītes virzienā? Nav jums dati, jūs esat nozares speciālisti? Bet man liekas, ka tas patērētājs šobrīd joprojām, tā loģistiski tajā veiklā stāvot, ja, viņš jau var ietekmēt joprojām ārkārtīgi maz. Tas ir, cilvēks var censties izvēlēties labākos materiālos, mazāk iepakojumu bet joprojām tā izvēle ir ārkārtīgi limitēta. Tātad šobrīd mūsu tāda ikdienas izvēle ir par to, maisiņš vajag? Tādā līmenī apmēram, jā. Un tad, ja maisiņš vajag, tad piemaksā uzreiz naudiņu. Var jau, protams, ka mēs piemēram, regulāri cenšamies izglītot patērētāju, ka var izvēlēties stiklu, ja? Var izvēlēties atkārtoti uzpildāmas pudeles, var izvēlēties metālu, var izvēlēties, tūtas, var izvēlēties visu kaut ko vidē draudzīgāku. Ja? Bet ir jāsaprot, ka joprojām, kamēr mēs nemainam sistēmu kopumā un kamēr tās nav direktīvas likumi un saistošie noteikumi, ja? Tā izvēle ir mazam skaitam cilvēku, kas to izvēle arī izdarīs. Tā tad jūs uz iedzīvotāju katra cilvēkā veselo saprātu tomēr izskatās, ka nepaļaujaties, vajag direktīvas. Es teiktu, ka mēs nevaram uzlikt šo slogu iedzīvotājiem. Mēs pastāstam cilvēkam par šīm milzīgajām problēmām, mēs te visi slīkstam plasmasā, viss ir slikti. Un kas to atrisinās? Tu ejot uz veikalu jau ar savām 100 problēmām, kas tev ir katram savas. Tagad tev vēl ir jāsaprot, kura no šīm lietām ir vidēji visdraudzīgākā, kuri apgalvojumi ir patiesi, kuri nē. Es tad, kad eju uz veikalu, es esmu cilvēks, kas ir gadiem un joprojām stāsta par to, ka mums ir jārada mazāk atkritumu, kas ir gājis uz festivāliem klabēdam ar savām glāzēm un trauciņiem. Pilnīgi atklāti, tad, kad es eju veikalā nopirkt šampūnu, es gribētu izvēlēties šampūnu, Nedomājot. Es gribētu izvēlēties to šampūnu, kas man patīk, kuras marža man patīk, nevis domāt par to, vai šī šampūna iepakojums ir pārstrādājams, vai viņam ir labs saturs. Nē, tā ir atbildība. Tas ir jautājums par atbildību. Otrreizējo preču, kā tur ir tas iepakojuma veikali, ja, kur bez iepakojuma tu aies savu trauciņu un tev iepildu to šampūnu. Un to mēs jau arī darām. To mēs darījām. To mēs darām, bet tas arī tie nabaga veikali, ja, skat, mums iepriekš Rīga bija, nemaldos, bezatkritumu veikalu, galvaspilsētā, ja, mums bija vairāk veikalu uz iedzīvotāju, un ko mēs redzam? Ja mēs nepalīdzam sistēmiski, ja mēs nesakārtojam sistēmu, ja kaut vai tās pašas visādas finanšu motivācijas vai atvieglojumi vai nodokļu politika, mums šobrīd uz Rīga ir palicis, ja nemaldos, 2 veikali, ja, bezatkritumu. Tad pieprasījumi nebija. Tas ir nišas piedāvājums, tas ir nišai, un ja mēs gribam veidot pārmaiņas, mēs nevaram strādāt uz nišu, ja? Un tāpēc, man liekas, ir tik svarīgi sabalansēt to, ka mums ir jāstāsta tik vienam, ko darīt, kā izvēlēties, kā apsaimniekot, kādi ir tie principi, kāda ir domāšana, ja? Bet mēs nevaram spiest uz to nišu, ja, kad, kā Mārita saka, ka tagad katrs izvēlēsies šampūnu pēc iepakojuma. Tā nebūs. Mēs gribam, mums ir zīdaini mati, ja? Un tāpēc svarīgāk ir strādāt, ja, pie tās sistēmas un lielajām vismaz mums, man tā šķiet, ka ir daudz svarīgāk strādāt pie lielajām izmaiņām, pie direktīvām un likumiem, lai cilvēkam būtu tās izvēles vienkārši izdarīt. Tas ir lietotāja ērtības princips. Mēs zinām, ka tas strādā itin visur tajā pašā minētajā mārketingā. Tas ir ārkārtīgi svarīgi cilvēkiem. Labi, tātad atpakaļ pie ikdienas. Pie iedzīvotāja, jā. Kurš pērk preci. Tas visais kopsavilkums par iepakojumu varētu būt tāds, ka tad, kad jums ir iespēja
droši vien atteikties no iepakojuma. Atsakaties. Ja vien tas nemaina jūsu izvēli attiecībā uz to pašu produktu, ko jūs gribat, atsakaties. Piemēram, es nesen pirku bērnam veikalā kurpes, un man uzreiz pārdevēja prasīja, vai jūs kasti arī ņemsiet. Par to kasti nebija jāmaksā, bet viņi prasa man, vai jūs kasti arī ņemsiet. Tad jautājums, vai es ar to, ka atteicos no tās kastes uzreiz, vai es kaut kādā veidā samazināju vispār šo kopējo iepakojumu daudzumu, kas tika uzražots. Šajā gadījumā es domāju, ka nē. Vai ne? Ja, redziet, tu būtu nopirkusi bērnam tās kurpes mandelē, lietotas, tad tu būtu samazinājusi atkritumu kalnu, bet atsakoties no kastes, tā kaste jau kaut kur paliek tepatās. Varbūt, jā, labi, tas varbūt nebija labs piemērs. Bet tad labi, paskatāmies veikalā tur, kur ir tā pati zobu pasta ar kastīti, bez kastīti. Ja vien jums nav kāda specifiska izvēle, izvēlieties bez kastes. Tas tiešām kopējā bildē piliens pa pilienam samazinās to iepakojumu daudzumu, kas mums kaut kur cirkulē apkārt. Jā. Par to Andelu Mandeles man ir vesels komentārs, jo viena no meitām tiešām ļoti aktīvi iesaistījās Andelu Mandelu kustībā, un viņa bija vispār par vintage un tam līdzīgi, un tad tās preces, ko viņa pārdeva vai viņa pirka, viņas ceļoja visu laiku pa Eiropu. Tas jau nebija tirgus, kas bija vietējais tirgus. Un tad es tā domāju, tā 5 eiro prece, ko viņa sūta šobrīd no Nīderlandes, un pēc 3 mēnešiem viņa apniks, un viņa sūtīs atpakaļ uz kaut kādu Dāniju. Es domāju, cik viņa patiesībā mums vidēji kopumā izmaksā. Te varētu droši vien, kad daudz rēķināt, bet tekstils kopumā ir laba tēma, jo, ja mēs skatāmies, varbūt pārtika ir kaut kas tāds, ko mēs ikdienā, bez tā mēs nevaram iztikt, un, protams, ka cilvēki ies uz tirgu, kur ir varbūt mazāk iepakojums, vai tur kādreiz kaut ko no kaut kā atteiksies, bet tad ar tekstilu tomēr ir tā, ka šobrīd liela daļa cilvēks un cilvēki, kuri var to atļauties, ļoti, ļoti pārtērē pārtērē drēbes un pārtērē tekstilu. Ja, protams, mums arī nepārtrauc skalo smadzenes, atgādinot, ka mēs tur ne tādi vai ne tādi, un ja jaunākās tendences, mēs nesakosim tendencēm, tad nebūsim vai ne tur gana skaisti. Skatīsim no aprits. Jā, lūk, un tad tas tekstilu pārtēriņš ir milzīgs, ja, un tad tur tomēr laist tās lietas apritē pēc iespējas vairāk, atkārtot, kamēr tiešām pienāk gals, ja, tas tomēr ir labāk nekā jebkura cita alternatīva. Solis pirms tam ir vienkārši, neklausies tajā reklāmā un nepērc to plasmasas nieciņu, nopērc sev saldējumu un sajutīsies tāpēc labāk. Nevajag to plasmasas nieciņu. Bet klausieties, jūs te gribat sagraut ekonomiku. Visa ekonomika balstīta uz to, ka patēriņš turpina augt un tas nodrošina tikai pieprasījums ir nepieciešams. Skaties, mums atbrīvosies nauda kaut kādām citām lietām. Tas nav tā, ka mēs tagad apturēsim ekonomiku. Mums vienkārši atbrīvosies nauda darīt kaut ko citu. Mēs pirksim saldējumu. Mēs jau nesakam naudu netērēt par tekstilu. Es te vēl bišķi papildināšu. Tekstila gadījumā problēma ir ne tikai tas, ka mums visu laiku stāsta, ka mums vajag jaunu apģērbu, bet arī tas, ka reāla tekstila kvalitāte iet strauji uz leju. Viņi sāk ražot arvien biežāk no plasmas. Jā, un arī cena iet uz leju. Līdz ar to es nopērku, cilvēkiem kļūst par paradumu pilnīgi normāli nopirkt krekliņu, 1-2 reizes uzvilkt, viņš kļūst par lupatu, nav vajadzīgs nevienam, viņu nevajag arī ziedot, jo ziedojumi šitā te trūks tekstilā. Tu saproti, ka tas krekliņš ir vērts, tu pasaki, ko var par tiem 3-4, cik tur eiro gribēt un izmet viņu ārā. Realitātē tā problēma ir tāda, ka, tā padomājot, lai to krekliņu par 3-4 eiro saražotu, nevar, viņš ir atvests no kaut kādas otras pasaules malas. Jā, par viņu nemaksāju es, par viņu maksā kāds cits, un bieži vien tie ir, tie cilvēki, kas tur dzīvo blakus, kuriem upes ir tādā krāsā, kādā šogad modē ir krāsa mums te tekstilam, un kuri maksā ar savām darba tiesībām un reāli savu veselību. Jā, bet zin kā, es uzreiz atkal atgriezīšos pie zemes, tie atkritumi ir radušies. Tas iepakojums ir tomēr bijis, viņš ir mājās nonācis. Nākamais pareizais solis tātad būtu kas? Skatīties, lai tas būtu pareizi šķirots. Un te ir atkal vesels bēdu stāsts, proti jāšķiro, kā jau mums jaunā Getliņa kampaņa saka, jāšķiro ir viss un viss. Šķirojam. Un tas kaitina cilvēks, un tātad Rīgai pirms jauno atkritumu apsaimniekošanas noteikumu izstrādes bija, protams, arī publiskā apspriešana. Publiskās apspriešanas procesā saņēmām ļoti daudz iedzīvotāju protestus, un tie pamatprotesti bija aptuveni tādi, kas tātad šķirot
ir pazemojums manai personībai, un šķirošana noteikti sadārdzina manu atkritumu apsaimniekošanu. Tie bija tādi divi, viens apgalvojums, īsti grūti pateikt, viņš nav īsti apgāžams, bet tās ir tādas emocijas, tātad šķirot, tu prasi man šķirot, tas man ir pazemojums. Ko darīt ar šo? Mēs kad īpaši sociālajos tīklos tas arī ir tā kā dzirdēts, tas tāds klasiskais vai vienkāršais, tā frāze ir, tas jau viss tur piedara atkritumu oligarhiem, ja es viņiem maksāju naudas, ja neiešu tur pazemoties. Ja? Mīļie draugi, ir jāziņā, ka šķirošana ir tā, kas samazina to rēķinu tieši. Ja? Tas ir vienkāršākais veids, kā tiem oligarhiem to naudu neatdot, ja? Un arī sev paturēt makā vairāk. Šitas ir dzirdēts, bet man liekas, ka nav nekā vienkāršāka par šķirošanu. Te bišķiņi ir dilema, jo jebkas, ko mēs nošķirojam, tas nonāk tieši atkritumu apsaimniekotāju rokās kā izēviela, ar kuru viņi var rīkoties un pārdot, jo labāk un kvalitatīvāk mēs nošķirosim, jo lielāk daudzam šīs te izēvielas, ko viņi varēs tirgot vai notirgot vai izmantot tālāk savā biznesā. Te ir cita lieta. Ja? Es tiešām esmu bet šķirot noteikti, droši vien vajag. Ja? Nē, es par šito tomēr gribu precizēt, jo šis ir viens no skaistākajiem mītiem. Es esmu sēdējusi sarunās ar atkritumu apsaimniekošanas uzņēmuma pārstāvjiem tajā brīdī, kad izskanēja frāze, es negribu, lai viņi pelna, tāpēc es nešķiroju. Un tajā brīdī es redzēju, ka vairākiem atkritumu apsaimniekošanas cilvēkiem tā kā sāka raustīties lūpu kaktiņš. Ja jūs gribat radīt peļņu atkritumu apsaimniekotājiem, vieglu peļņu, nešķirojat. Viņi paņems no jums naudu par to, ka tu aizvedīs no punkta A uz punktu B, un viņu darbs būs beidzies. Ja tu sašķiro, tad viņi to paņem bez maksas, un tad viņiem ir jāpūlās un jādomā un jāmēģina no tā kaut ko vērtīgu izdabūt ārā, kas nevienmēr ir viegli. Ja gribat, lai viņiem ir viegla peļņa, nešķirojat. Labi, tātad šis arguments, tad viņi tā kā noliekam nos, tur droši vien ir tāds līdzsvariņš, ja, tiem atkritumu apsaimniekotājiem par to, cik daudz viņi iegūs no tā, ja tikai saņem nešķirotu, vai tad, ja viņi var iegūt jau arī šo nošķiroto, par kuru viņi mums nesamaksā, ja, ka viņi no mums viņu paņem, bet viņiem tur tomēr kaut kas ir ar to materiālu iespējams vēl tālāk darīt. Bet, jebkurā gadījumā, ko darīt ar to, kas uzskata to par pazemojumu? Tas ir kaut kādi tādi, Es teiktu, ka tā ir tāda sabiedrības kultūras maiņa. Līdz ar to tāpēc man nepatīk uzlikt to atbildību, veidot šo vides vai zaļo domāšanu kā kaut ko ekskluzīvu, kaut ko dara tikai tie, kam ir laiks. Realitātē, ja mēs paskatāmies uz statistiku, šķiro, un cik tur ap 80%, es tagad neatceros. Jā, cipari ļoti labi. Līdz ar to tie nešķirotāji, kas to uzskata par pazemojumu, viņi, es teiktu, ir tādi... viņi arī kļūst mazāk. Viņu kļūst mazāk, un tā ir tāda ļoti aprobežota domāšana. Es no šī vārda nebaidīšos, jo šī domāšana mums viņa ir jāmazina, un mēs viņu varam mazināt tikai parādot šo viņas absurdumu un to, ka tā neiedarās tādā modernā pasaulē. Jā, bet var piekrist, ka šos cilvēkus droši vien nevar pārliecināt ar stāstu par to, ka tad būs vidēji draudzīgāks, jā, vai tad tur tā. Viņus varēs visdrīzāk pārliecināt tikai vienīgi ar naudu. Ar kultūras normu maiņu. Jā, bet pa priekšu viņiem jāierauga ir samazinājums rēķinā, un uz to gan mums būtu jāstrādā, lai tiešām būtu ieraugāms tas, ka tas efekts no tās šķirošanas ir ar mazāk rēķinu. Rēķins, jā, un ir tas, tā viena ideja, kuras jau sen laižu apritē, un es ceru, ka viņi kādreiz iedzīvosies. Es tomēr ļoti ceru, ka Rīgai kādreiz būs tie atkrituma inspektori, jā, tādi cilvēki, ne tikai, kas tā kā, dalīs sodus, bet arī cilvēkiem varbūt palīdzēs sakārtot to mājasemniecību un kaut kādas lietas saprast. Un tiem, kas ir galīgi rūkumi podi un kuri pamet tos atkritumus svešās vietās, jā, tiem gan izrakstīs nelielu rēķinu. Es esmu dzīvojis Beļģijā kādu laiku, un tur tas pirmais sods sākas, ja nemaldos, 50 eiro, un tad ir 90 eiro, un tad trešais sods ir 250 eiro, ceturtais sods ir 450 eiro, un pēc tam ir administratīvā tiesa vai kaut kas tam līdzīgs. Ja? Bet kā tu tur piefiksēs? Mierīgi. Tu gribi atgriezties pie padomu laiku stukačiem, ka tur kāds sēž tantiņa dzīvoklī 36. un lurpa logu visu laiku un piefilmē, tagad jau ar kameru. Es regulāri eksperimentēju ar šo, tad man pašai ir sava laboratorija, kas ir mana māja, un
protams, ka manā mājā, tāpēc, ka visās citās mājās mēs esam tāds sabiedrības neliela daļiņa, un es regulāri ņemu atkritumu maisus uz inspekciju, vai es varu atrast, kas ir tas mans kaimiņš, kurš ir izmetis ārā, nešķirots atkritumus. Tošām daru vienreiz gan mēnesī. Manā mājā, protams, neviens nav stāvā sajūsmā par šiem maniem eksperimentiem. Es domāju gan. Jā, bet viņi ir tiešām, tikai divi dzīvokļi, kas tā rīkojas, viņi vienmēr ir atrodami, jo cilvēks tomēr atstāja savos atkritumos gandrīz vienmēr kaut ko, kas ļauj viņu identificēt. Tad šis te atkrituma inspektora darbs, ja tā ir Beļģija vai Latvija, viņš ir pilnīgi izdarāms, un tur rastos tā finansiālā motivācija. Ja tu uzliek 250 eiro sodu, es domāju, ka tu vairāk tā nedarīsi. Labi, bet ko tu šķiro? Tas, kas ir šķirojamajā atkritumā iemests kā nešķiroties? Nešķirotie atkritumi. Ka viņš ir vienkārši nešķirojas un viss kopā iemests. Jā, tieši tā. Bargi? Bargi, jā, bet ļoti efektīvi, ļoti efektīvi, jo piemēram, Beļģijā šī sistēma ir tā, tāpēc viņiem ir tā sistēma tāda mazliet neestetiska, joprojām un šobrīd, ja viņiem ir tādi caurspīdīgi maisi uz ielas, lai inspektori, kad iet, lai viņiem nav jārakņājas atkritumos, viņi var identificēt šajos caurspīdīgajos maisos nepareizu sastāvu, ja? Un, pirmais, protams, uzlīme sakot, ka neatbilstošs sastāvs, ja? Un ko ar citu šeit nedara, ja? Tad Rīgā to mēs nedaram. Piemēram, Imantā, ja mēs skatāmies bioloģisko atkritumu konteinerā ļoti bieži maisiņi, un tur prasītos uzlīmēt uzlīmi, kad ir kļūda, ja? Lūdzu bez maisiņa. Mums nav šis kļūdu labojums, ja? Bet, šīs ir tās metodas, ja? Protams, ka tie cilvēki, kas ir rūgti vai slinki, viņi ir mazākums, bet viņi joprojām ir gana, un es domāju, ka viņiem vajadzētu palīdzēt ar nelielu finansiālu motivāciju, jo tas nav arī godīgi pret tiem, kur tomēr cenšas, ja? Ja mēs zinām, ka, piemēram, tādā 12 dzīvokļu mājā ir 2-3 dzīvokļi, kas rada, 60-70% no visiem atkritumiem, ja? Tad tas nav godīgi pret tiem pārējiem, kuri ļoti cenšas. Labi. Tu aizskar reiz ļoti daudz tēmas, bišķiņi mani iebiedēja ar šo policijisko valsti, vai ne? Bet jā, tā tad, pieņemsim, ka tomēr labticīgi mēs mēģinām veicināt šķirošanu labticīgi, paļaujoties to, ka cilvēki grib to darīt. Galvenais, lai tas būtu ērti. Vai ne? Latvijas daudzbērnu ģimeņu apvienība aicina 1. maijā Rīgas zoodārzā svinēt daudzbērnu ģimeņu dienu. Jūs sagaida izrādes bērniem, orientēšanās un radošās stacijas. Ieejas maksa daudzbērnu ģimenei ar goda ģimenes karti 15 eiro. Mums nākamajā gadā stāsies spēkā jauni noteikumi līdz ar jaunu apsaimniekošanas līgumu noslēgšanu Rīgā. Bišķiņ jau mēs uzliekam stingrākas šīs te šķirošanas prasības, un viens no tādiem lieliem izaicinājumiem ir, kā būs obligātā bioloģisko atkritumu nošķirošana. Tas ļoti labi. Man liekas, ka tas ir ļoti, ļoti vajadzīgs solis, jo ilgu laiku mums ir bijis problēma tomēr nama apsaimniekotājiem, kuri iedzīvotājiem atsaka konteineru uzlikšanu pat tad, kad cilvēki to pieprasa. Tā kā man liekas ļoti, ļoti labi, paldies. Šis ir labs nākamais solis, jo tie bioloģiski atkritumi ir ļoti daudz, tie ir 30-40% mūsu atkritumu, un jā, tas bija ļoti nepieciešams. Jā, labi, tātad, kas notiks? Daudziem par pārsteigumu, vai tie, kas zināja un jau rūga, diemžēl tas tā būs, ka no nākamā gada būs obligāti visiem arī jānošķiro bioloģija. Tad, ja tās ir privātmājas, tu varēsi apliecināt, ka tu tiešām pats nodarbojies ar šo kompostēšanu, ja? Bet tikko tās būs daudz dzīvokļu mājas, tā šī atkrituma nošķirošana būs, un tā būs jāprasa organizēt arī mājas apsaimniekotājiem. Un līdz ar to arī atkrituma apsaimniekotājiem būs jānodrošina tie bioloģiskie. Te es papildināšu, ko tas nozīmē obligātā šķirošana. Tas, par ko mēs runājam, gluži kā iepakojuma gadījumā, gluži kā ar bioloģiju, mēs esam gājuši uz lielajām daudzdzīvokļu mājām, skaiši tagad samazinām to izmēru, pasakot, ka tas ir visām, nevis tikai tām, kurām ir virs noteikta dzīvokļu skaita. Nevienā brīdī mēs neiesim un nedarīsim visu cieņu mājai to, ko dara māja, ja mēs neskatīsimies, kurš ir sašķi. Piedod, nebūs.
Pagaidām nebūs, pievilšu tevi. Bet mēs netakņāsimies par maisiem, skatoties, kurš tad ir tas, kurš nav sašķirojis vai ir sašķirojis. Vienkārši cilvēkiem būs pieejama infrastruktūra. Kāpēc cilvēki nešķiro? Viņi nešķiro tad, ja viņiem nav informācijas un ja viņiem nav infrastruktūras. Tādi divi informācija un infrastruktūra. Mēs vienkārši pasakām, infrastruktūrai ir jābūt. Un pārsteigums tad, kad cilvēkiem tiek iedota infrastruktūra konteineri, viņi arī sāk šķirot. Labi, bet tātad, kas ir parasti tie šķēršļi nošķirot bioloģisku atkritumu? Un es minēšu divus. Tātad viens – nepiemēroti maisiņi, kuros šos bioloģiskos atkritumus dzīvoklī sakrāt. Infrastruktūra vai nezināšana vai kā to maisaimniecību. Konkrētā problēma – maisiņi. Bioloģiskie maisiņi, noardāmie maisiņi maksā ievērojami dārgāk nekā parastie maisiņi, ko var, piemēram, veikalā noķept un no augļu stendā norulēt nost. Cik labi, ka tu to sāki, jo zini, ko šobrīd es ļoti cītīgi gadiem esmu virzījusi vienu jautājumu iepakojuma likumā. Lai mēs veikalos aizstājam plasmasas maisiņus. Nesakot ar ko, vai tie ir papīra vai bioplasmasas maisiņi, vienkārši tos, kas ir pie augļiem un dārzeņiem, beidzam, gluži kā tas ir vairākās citās Eiropas valstīs. Ja tas aizies cauri iepakojuma likumā, tad mums jau drīzumā veikalos tieši pie augļiem un dārzeņiem būs šādi forši maisiņi, nezinu, papīra vai bioplasmasas uzņēmumu izvēle, lielveikalu izvēle, kuros mēs pēc tam varēsim smuki tos bioatkritumus sašķirot un izmest. Tu gribi teikt, ka pietiks ar to, ka mēs to ieliksim Latvijas atkrituma apsaimniekošanas likumā? Iepakojuma likumā, jā. Tas ir iekšējais valsts jautājums, jā. Tas nāk no iepakojuma regulas. Nebūs tā, ka tagad šie mazumtirgotāji pateiks, bet Eiropas regula tāda nav, un jūs nevarat uzlikt tik stingrus noteikumus Latvijā. Nē, mēs varam izdarīt, šī ir izdarāma lieta, ir vairāk, kas ir Zviedrija, to izdarījusi Itālija, ir izdarījusi Zviedrijā papīra maisiņi, Itālijā bioplasmasas maisiņi, un tas palielina cilvēku tādu gribu šķirot maisiņus, ne tikai dzīvokli, es atšķiroju dzīvokli maisiņā, man jau ir ērtāk, es paņemu, izmetu, man viss ir skaidrs, bet arī pašā konteinerā, par ko cilvēki sūdzas, par iesalšanu un par smakām. Ja mums atkritumi ir maisiņos, ne viņi iesals, ne tur būs tādu smaku. Skaidrs. Jā, tā tad, jāiet uz priekšu pēc iespējas ātrāk, lai šādi maisiņi parādās, sāk arvien vairāk cirkulēt, lai viņi kļūst finansiāli pieejamāk iedzīvotājiem, lai nav tā, ka par rokai vienmēr mājās ir šie te parastie telefonu kulītes, kas ir veikalā kaut kur noskrulētas. Vai šie maisiņi arī noderēs tad, ja sunīt vedījuši ārā pastaigāties visdrīzāk? Noderēs, jā, bet viņi mazliet nes lielāki, ka tie lielveikalu, tie dārzeņu maisiņu, tas izmērs, viņš ir tāds, viņam vislabākais pielietojums tiešām būtu tie bioatkritumi. Un es te gribēju piebilst, ka mums kādreiz ir tādi, kā aizspriedumi, tur, piemēram, par Imantu, Zolotūdu, tur Sarkandaugavu, visādām milzīgajām tām mikrorajonu vietām, ja, ka mums šķiet, cilvēki tur jau gan nešķiro un tā. Es arī, es ļoti bieži esmu Imantā un es regulāri paceļu, tomēr tos vākus un skatos, kas ir atkritumos iekšā, ja, un tiešām pat tādās vietās kā Imanta, ja, kas ir milzīgie mikrorajoni, ja, cilvēki ļoti cenšas šķirot arī šo te bio, bet es nesaprotu īsti, kāpēc nav bijusi tā skaidrība par tiem maisiņiem, ja, un tur, maisiņu pieaugums ir diezgan iespaidīgs. Ja. Tā kā šis te vēlme darīt ir bijusi, ja? Iespējams, ka kaut kas ir pietrūcis komunikācijā. Ja mēs tagad varam uzliekt jau 2 soļus uz priekšu, ja tad pirmkārt no vienas puses Rīga tad piedāvā, Rīga nodrošinās šos biokonteinerus, ja visiem jau tas būs obligāti, un plus mums vēl tagad būs pieejami šie maisiņi, kas ļaus ļoti ērti, ejot lejā, ja, mājā, paņemt līdzi, izmest ārā un tad doties dienas gaitās. Perfekti. Tas ērtums lietotājiem ir ārkārtīgi svarīgs, ja, Ejam uz priekšu. Jā. Vēl pie bioloģijas, protams, ir vēl viens papildus iebildums vienmēr bijis, ka par šiem brūnajiem bioloģiskajiem atkritumu tvertnēm, tur cirkulē žurkas, un viņas tur graužot kopā pat plasmas no ārpuses. Pirmā lieta, kas tur ir jāatcerās, vienmēr aizveriet vāku. Ja? Atkritumiem, kad tu izmet, bet otrā lieta ir, tā jau nav, ka viņas tā graužās cauri, un īpaši, ja tas būs tajā maisiņā, kur tas atkritums... Nē, te es uzreiz koriģēšu. Tad, ja cilvēkiem ir žurkas un žurku problēma, tad tā ir atsevišķa problēma. Tad sadzīves lielajiem konteineriem apakšā ir caurumi.
Ja? Ja žurkām interesē, ja žurkas ir un ja žurkām interesē dzīve jūsu ēkā, tad viņām vislabākā vieta, kur doties, ir sadzīves atkrituma konteiners, kuram apakšā ir caurums. Biokonteineram šāda cauruma nav. Biokonteinerā sastāvs ir smags, slapšs, tā nav komposta kaudzes, piemēram, vai kaut kāda vai zeme vai kaut kas. Tad tu saki, ka šis arguments īsti neizturpīt. Atkrituma sastāvs, kas tev ir mājās, viņš jau nemainās no tā, vai tu viņu saliec vienā vai divos konteineros. Cik mums tajā mājā atkritumu ir, tik viņu ir. Ja mēs to bioloģijas konteineru paņemam mazu, viņu izvedam biežāk, tas tieši tā žurkas var mazināt, jo mēs viņu smuki izvedam, un tad tajā nešķirotajā viss ir sauss, kur žurkām vispār nav. Šis arguments atkrīt, maisiņus vajag pareizos, ko mēs varam veiklā paņemt un lietot arī šim. Vēl viena papildus problēma, manuprāt, tā ir liela problēma, un nezinu, es nesaprotu, kāpēc likumdevējs ļoti iespītējies ir, kā pa bioloģiskajiem atkritumiem mums joprojām paredzēts ir maksāt 60% no nešķirotā atkrituma apjoma. Redziet, par nošķiroto iepakojumu atkritumu, ko mēs parasti liekam dzelteņos konteineros, mēs nemaksājam neko, to apsaimniekotais savāds un tevā rēķinā par to rēķins nepienāk. Par šiem joprojām 60% pārāk daudz liela tā maksa, lai tu būtu pietiekami motivēts to bioloģiju nošķirot. Jā, un gadiem ilgi mēs esam aicinājuši tomēr Saeimu rīkoties un šo tarifu tomēr pazemināt, un es absolūti ticu, ka tas ir tikai juridiskās tehnikas jautājums. Tas ir juridiskā, bet pa priekš ir politiskā izšķiršanās, bet Mari, tu vairāk zini par šiem kema gaitiņiem. Kādēļ viņi tomēr nepiekrīt, jo mēs tikko nesen vēl to aktualizējām? Viņiem ir jautājums par to, ka pašvaldību vidū ir dažādi viedokļi, ko tad mēs darīsim, jo tas tā viena opcija ir pateikt līdz 60%, bet tad kā kautrā pašvaldība paskaidros, kāpēc viņa tik procentus vai tik procentus grib, kā mēs izmērīsim, cik mēs esam pārlikuši no bioloģijas uz nešķirotajiem. Tur tādi... liekas, ka tie argumenti viņi nav, kritiku? Nē. Es skatos no citas puses, un es neskrienu, šī nebūs tā pirmā iniciatīva, kuras karogu es nesīšu, jo tās izmaksas, ja mēs paskatāmies uz daudzdzīvokļu mājām, tā atkrituma apsaimniekošanas izmaksas nav tas principiālais cēlonis, kāpēc cilvēki izvēlas vai neizvēlas šķirot. Par izmaksām mēs vēl pašās beigās varbūt īpaši kopējām izmaksām parunāsim. Jā, par izmaksām mēs varam parunāt pēc tam, jo viņas ir īpaši mikrorajonos, tās augtajos, tās izmaksas var būt astronomiskas, un mans karoks tomēr ir par to, ka ja mēs gribam, mēs atgriežamies pie tiem visslinkākā segmenta, ja mēs gribam cilvēkus motivēt ar to naudu, tad mums tomēr ir jāiet uz to tarifu mazināšanu un šī te biotarifa pārlikšanu uz sadzīvi. Ja mums ir jādod pareizais signāls, jāturpina dot pareizais signāls, jo vairāk jūs sašķirosiet, tā skaitā bioloģiju, kur ārkārtīgi smaga un tur sacūko vispārējo, jo vairāk jūs izšķirosiet, jo mazāk jūs maksāsiet. Ja? Un tā 40% atlaide vai 60% no nešķirotā ir bišķi pa mazu motivāciju. Ja? Absolūti. Jā. Tur es aicinu tomēr 0. Šeit es teiktu, ka mēs kā Rīga jau ejam ar mūsu jauniem saistošajiem grozījumiem, saistot noteikumu grozījumiem tajā virzienā, lai cilvēki vispār saprastu. Nevis grozījumiem, bet jauniem saistošajiem noteikumiem, jā, lai cilvēki saprastu, par ko tad viņi īsti maksā. Labi, tas, kā veidojas atkrituma apsaimniekošanas tarifs, ir atsevišķs stāsts, kas ir ļoti tehnisks, bet arī tad, kad es maksāju daudzdzīvokļu mājā par saviem atkritumiem, tā kā privāta māja redz, daudzdzīvokļu mājā man parādās cipars, un tad cilvēki ik pa laikam mēdz mērīties. Manā mājā tik tavā 3 reizes vairāk. Kāpēc? Un tas, ko mēs pateicām mūsu saistošajos noteikumus, kad mājas apsaimniekotēm ir jāparāda tāds detalizēts saraksts. Cik tu maksā par nešķirotajiem, cik tu maksā par lielgabarītu, cik tu maksā par bioloģiju, cik tu maksā par to, ka tas ir slikti sašķirojis. Un ļoti svarīgi, cik tu ietaupi šķirojot, jo katrs šis sašķirotais dzeltenais konteiners mājā ietaupa, tagad jau virs 30 eiro praktiski. Tātad, Rīgai pieskaroties un izmaksām pieskaroties, tās izmaiņas būs tādas, tā skaitā. Tādas, kur jūs savos rēķinos jau varēsiet ļoti detalizēti iepazīties ar to, ko dod atkritumu šķirošana. Ja? Bet ejam tālāk, tu jau ieskicēji jau vēl vienu problēmu, par ko cepjās visi cilvēki, un tu zini arī, un tu arī par to es runāju, tā tad lielgabarīts. Kas tad ir lielgabarīts, īpaši daudzdzīvokļu mājās? Tas ir kas, nopirktā jaunā mēbele un vecais dīvāns traucē. Ko ar viņu iesākt?
Šobrīd jāsaka, būsim jau atklāti. Šobrīd jau nav īsti, teiksim, ņemsim Imantu, ja Imantā kāds gribētu izmest dīvānu, nekādu lielu variantu jau šobrīd nav. Tu vari SSA piezvanīt kaut kādam valdim un cerēt, ka viņš aizvedīs uz Getliņiem. Tas maksās, iespējams, ļoti lielu naudu. Un lielākā daļa cilvēku, protams, ka to nedarīs, viņi aiznesīs uz tuvāko, tā saukto atkritumu punktu, un tur radīsies tajās apkaimēs tie milzu atkritumu kalni, kas ir ļoti iespējams arī tas valdis, kam tu SSA pirmo atradīs, ja viņš paņems to tavu dīvānu. Es atvainojos visiem valdiem, ka mēs te viņu slikti piesaucam. Es ceru, ka man nerakstīs pēc tam dusmīgi valdi. Bet arī iespējams šis te baltais busiņš paņems to tavu dīvānu un atstās viņu kaut kādā labā daudzdzīvokļu mājas pagalmā, kur var ērti piebraukt vai vēl sliktāk mežā. Jā, vai mežā. Jo mēs ar RNP pirms gadiem taisījām tādu sarkano punktu sarakstu, tās punktus, kuros Rīgā viņiem mājām nākas maksāt visvairāk par lielgabarītu, un tur parādījās skaidri punkti tādi lieli, kur cilvēki maksā 3-4 reizes vairāk, tāpēc, ka viņu māja ir viegli piebraucama. Jā, atrodas piebrauktuvēm Rīgā, atrodas tuvu privātmāju rajoniem, un tad tur tie cilvēki arī šos dīvānus un visu pārējo ved. Un šeit, tad, kad cilvēki to ieraudzīs katras rēķinā, varbūt tad viņiem radīsies motivācija šajā savā pagalmā kaut vai ielikt kameras, kaut vai piefiksēt, saprotot, ka tās ir izmaksas katru mēnesi. Bet labi, tātad šobrīd arī, joprojām tas ir organizējams tā. Vai tu pats organizē šo savu dīvānu izvešanu, proti tad meklē SSA tās firmas, kas ir atļauts? Viņas nav atļautas, nevienai nav atļauts. Kādam jau ir atļauts? Tātad, jā, pareizi. Tātad, vai tu pats liec bagāžniekā un ved uz Getliņiem, nodod, samaksā. Otrs variants, vai tu pats sazvani savas apsaimniekošanas zonas apsaimniekotāju un vienojies ar viņu patiešo un vai mājas apsaimniekotāju. Vai arī trešais ir ar mājas apsaimniekotāju. Jo atkrituma apsaimniekotāju, jo šī ir tā iniciatīva, ko mēs esam iestrādājuši jaunajā iepirkumā, jo šobrīd tu kā daudzdzīvokļu mājas iedzīvotājs, dzīvokļu īpašnieks, atkrituma apsaimniekotājiem esi nulle, esi nekas, viņam ir līgums ar māju. Tev ir jāprasa mājas apsaimniekotājiem, tad mājas apsaimniekotājs pasaka, kā tad tu tur izliks? Un ir apsaimniekotāji, ka šādu iniciatīvu ievieš, bet jaunajos noteikumos mēs pasakām, ka tev ir jārunā ka tu vari runāt ar atkrituma apsaimniekotāju pa taisnu, jo Rīgai nederēs tas, kas dar citām pilsētām. Mēs te divreiz gadā savāksim bez maksas. Mums Rīgā ir ļoti mazi dzīvokļi. Un ja es to dīvānu nopērku, un es neturēšu, tad man nebūs manā 40 kvadrātmetru dzīvoklī vietas, kur vēl nesik mēnešus turēt to otro dīvānu. Jā, tas, kas ir ilgstoši pietrūcis Rīgā, ir tāds pragmatisks, atkal ērts risinājums, ja, kas ir, es esmu dzīvojis citās pilsētās, un citās pilsētās tas risinājums ir tāds, ka vienu dīvānu vai vienu skapi vai jebkuru lietu 3 kubu apjomā var nodot bez maksas, vienkārši sazinoties ar atkritumu apsaimniekotāju, tas ir automātiski iekļauts cenā un lieta darīta. Nav nekam jākrājas kaut kādā tur pagalmā vai atkrituma punktā. Mēs jaunajos šķirošanas laukumos varēsim nodot līdz noteiktam apjomam 2 reizes gadā bez maksas. Jā, jo redzi, ko nozīmē bez maksas, kāds jau par to samaksā. Un normālā kārtā par to ir jāsamaksā tik, cik sver šīs te lielgabarīta tev apjoms, līdzīgi kā par nešķiroto atkritumu. Jā. Jā, bet redz, atkal ir domā par tādu ērtību un pragmatismu. Jā. Es pieņemu, ka ja citas valsts ir lēmušas par labu to, ka tas viens kaut kāds lielgabarīts vidējais ir iekļauts tajā tarifā, ja, ka gan jau, kad ir izrēķināts, ka tas tā izlīdzinās. Ja. Jo cilvēkam ir mazāk, nevar jau runāt par to, ka mēs kaut ko slēpjam, bet būtībā tā jau ir. Ja. Kad ir kaut kāds vidējais tarifs, vidējais cipars, mazliet ar kaut kādu apdrošināšanas tur, komponenti, bet cilvēkam ir ērtība. Ja, tad, viņš var nodot šo dīvānu vai kas viņam tur ir. Es ceru, ka mēs nonāksim līdz tādam modelim, kur tomēr tad māju tās kopības, piemēram, viņas varēs vienoties un savā starpā, un tad arī tam ēkas apsaimniekotājiem liks organizēt to īsto vēlamo risinājumu. Vai tas ir tiešām katrs tur individuāli domā par savu lielgabarītu un tad,
zonas apsaimniekotājam ir pienākums tur atbraukt savākt, nu vai arī tiešām, nezinu, reizi nedēļā ir tā diena, kad tur 24 stundu laikā tu drīkst iznest savu lielgabarītu ārā, un tā ir, piemēram, pirmdiena vai tā ir svētdiena, un tad visi skaidri zina, ka tā ir tā diena, un tad viņi kaut kā kopīgi tiek iecenota kopējā mājas rēķinā. Nu skaidrs, ka kāds jau par to maksā, un tie paši iedzīvotāji jau beigās par to samaksā. Jautājums, vai tas ir tievā individuālā rēķinā ir ielikts tas tavs dīvāns, vai tas ir solidāri izdalīts starp visiem mājas iedzīvotājiem. Nu, tā ir tikai vienīgi tā izvēle. Bet šeit, saprot, te ir tā lielā problēma, ka tu man saki, lai dīvānu mēs te, no valsts puses nofinansējam, ka viņu aizved. Mēs asbestu neesam spējīgi savākt no iedzīvotājiem bez maksas, zinot to, kādu ļaunumu, tas tomēr nodara tad, kad tas asbests no tiem jumtiem jau tiek rauts nos un tiek sists un lausts un bērts kaut kādās kaudzēs. Jā, mēs nevaram runāt par kaut kādu varbūt lietu slēpšanu, bet man liekas, ka ir ļoti svarīgi tos tarifus un sistēmu padarīt motivējošu. Un tas, protams, ka tiešām ir, neviens, mēs taču nedomājam, ka kaut kas notiek bez maksas, tie laiki, ka kaut kas notiek bez maksas ir garām, ja? Skaidrs, ka galu galā kāds jau par to maksā. Jautājums ir, kā mēs veidojam to mazliet, jāsaka, mārketingu, paslēpjot vai ierēķinot to jau kaut kur iekšā. Lai cilvēkam ir motivācija to dīvānu nodot ērti kaut kur, kaut kādā dienā, kaut kādā laikā, nevis atdot valdim vai aizvest uz mežu. Apaka valdis. Būsim vienkārši, es skatos no tās pašas, man ir mikrorajonu pieredze, ja? Un ir jāsaprot, ka šī te vide, viņa ir absolūti degradējoša. Ja? Šie te punkti, kur mēs redzam, ka ir ārkārtīgi atkritumu apjomi, kas stāv pagalmos, tas nav mūsu laikiem, tas vairs nedara. Mēs nevaram vairs tā dzīvot, ja mums ir jāatrod kaut kāda risinājuma, kā mums tas izskatās skaisti un ērti. Jā, redzi, var piekrist, ka tam jābūt pēc iespējas ērtākam. Tad arī viens varbūt tas veids, kā piedāvāt šo bezmaksas nodošanu, būtu šie šķirošanas laukumi un ideālā variantā. Viņi būtu ne tikai viens šķirošanas laukums visa veida atkritumiem katrā, Rīgas zonā, un mums ir 4 zonas, bet gandrīz katrā apkaimē, ka tāds būtu, vai ne? Tas, protams, būtu tas ideālais risinājums. Ja nemaldos, tā jau bija arī paredzēts. Nē, katrā apkaimē mums bija 8 plānoti. Bet tas ir diezgan labi. 8, tas jau ir ļoti labi, ja? Un es vēl gribētu teikt arī, mēs vēl neesam pat izrunājuši to variantu, kad iespējams tas dīvāns, ja? Varbūt, ka tam vienam cilvēkam tas dīvāns, vairs neliekas saistošs, ja? Bet pirms viņš kļūst par atkritumiem, iespējams, ka ja mēs viņu nogādātu uz kaut kādu vietu, varbūt, ka kādam viņš vēl, dīvāns varbūt grūtāks piemērs, ja? Bet es nezinu, skapis vai kaut kādas lietas, aizgādājot uz to kaut kādu laukumu, iespējams, ka tur vēl ir kaut kādas iespējas. Otrā dzīve. Jā. Labi, dāmas, es gribu pāriet pie nākamām tēmām, jo laiks mums iet diezgan strauji uz priekšu, un es gribu vēl pāris lietas izrunāt. Tātad šķirojam, pēc iespējas cenšamies nošķirot vairāk. Šobrīd Rīgā mēs tuvojamies tikai 50% nošķiroto apjomu. Jā, bet 2020. mums bija tikai 19%, mēs esam pieauguši. Mēs darām labu lietu, bet joprojām, mēs vairāk kā pusi mums ir nešķirots atkritums un bioloģiju vajag. Bioloģiju vajag. Te uzreiz matemātika kolosāli saliktos. Jā, tieši tā. Jo tieši no tās nešķirotās daļas jāizvelk ir tā bioloģija. Visdrīzāk mēs jau nošķirojam iepakojumu pietiekam kvalitatīvu, vai ne? Bet tā bioloģija gan mums slēpjās iekšā tieši tajā nešķirotajā daļā. Ļoti daudz. Un tad, kad mēs sajaucam, iedomājamies loģiski tajā brīdī, kad mēs kaut ko sajaucam ar bioloģiju, tad, kad mums tur ir apelsīnu, banānu, mizas un viss, kas mums ir tajā bioloģijā, mēs viņu sajaucam ar papīru un plasmasu, tur neko jēdzīgu ārā vairs izdabūt tad nevar. Tas viss jau ir, varētu teikt, nelietojams. Jā, lūk, bet šajā sakarā izmaksas, kopējās izmaksas. Cilvēki vienmēr saka, tie, kas protestē, tie parasti kliedz, ka ir dārgi, bet vai tiešām mēs tā kaut kādā Eiropas kontekstā maksājam dārgi par atkritumiem? Jo
te ir dažādi tie piemēri. Piemēram, es dzīvoju privātmājā, man nešķirotie atkritumi tiek izvesti 2 reizes mēnesī, un es maksāju 15 eiro mēnesī. Man tiek nodrošināti šķirotie atkritumi, dzeltenais konteiners reizi nedēļā, man ir pudeļu konteiners, kurā es atsevišķi krāju, 1 reizi mēnesī izvedu. 15 eiro mēnesī, man liekas, īstenībā ļoti lēti. Jā, bet, ja tu pasties Rīgas, Imanta, tā pati Imanta vai Zolitūda, ir cilvēki, kuri maksā 20 eiro par cilvēku, un ja tev ir 5 cilvēki ģimenē, tad neticama summa. Jā. Tu aizskāri ļoti spilgtu problēmu. 20 eiro ir nenormāli dārgi par cilvēku, bet vidē, mums iedzīvotāji maksā parasti par deklarēto personu dzīvoklī, un tas ir aptuveni 10 eiro par personu. Vidēji mums mājsaimniecībās ir deklarēti 2, cik tur tie cilvēki. Lielākoties viņi dažreiz arī raud par to 1 un 2 eiro, un skaidrs, ka ir cilvēki, kuriem tas ir ļoti, ļoti svarīgi, bet, pretī mums nostājas daudzbērnu ģimene, un tādi piemēri ļoti daudz, kur tiešām maksā par visām 4, 5 arī bērniem papildus deklarētiem. Ticiet man, viņi neražo 6 reizes, 7 reizes vairāk atkritumus nekā blakus dzīvoklī, kāds, kurā ir nodeklarējusies 1 persona, bet arī varbūt dzīvo ievērojami vairāk kā 1. Ja izmanto vienreiz lietojamās autiņbiksītes, tad rada diezgan daudz. Tas ir tikai viens īsts posms dzīvē, kad ir autiņbiksītes. Mums būtu interesanti, droši vien, kad veikt vispār tādu izpēti par socioloģiju, par cilvēku paradumiem. Manā mazajā laboratorijā vissliktāk uzvedas tiem, kam ir 20-25 gadi. Tie ir vislielākie atkritumu radītāji. Pēc tam ģimenes ar bērniem, pat ja tur ir autiņi, un kad tu saki arī, tas ir kaut kādu laiku, lielākie nešķirotāji ir jaunieši, un man liekas, ka kungi ap 60, jā. Būtu interesanti, tas ir tāda manas laboratorijas. To arī, starp citu, ne tikai arī Getliņu statistika, tur viņi bija pētījuši, tieši tas pats iezīmējis. Un tie milzīgie tarifi, piemēram, ģimenēm ar bērniem, vai tā sauktajos mikrorajonos vai apkaimēs, un īpaši ņemot vērā to neatrisināto gan bioloģisku atkritumu problēmu, gan milzīgo lielgabarītu problēmu. Ja? Man tas liekas vienkārši negodīgi. Tas ir tāds tiešām negodīgi un netaisnīgi, kā tas līdz šim ir bijis. Ja? Un tāpēc man ir prieks, kad ir lietas, kas pamazām sakārtojas un iet uz priekšu. Tas, ko man liekas, kas pietrūkst radikāli, īpaši lielajās apkaimēs, ir tie mājsaimniecību tāda sakārtošana, ja mēs runājam par namu, ja? Ka katram namam tomēr ir tas atkritumu punkts, kur viņiem ir iespēja ar to savu laboratoriju operēt, ja? Jo šobrīd ir ļoti daudz vietas, kā Mairita arī teica, ir tie punkti, ja? Tie punkti, kur rodas tie milzīgi atkrituma apjomi, un tas tiešām ir tajās mega apkaimēs, ja? Kur kaut kādā tur... Tādās bezpersoniskajās, anonīmajās, viegli piebraucamajās, un atkritumu droši vien novietne ir uz vairākām mājām viena organizēta. Tieši tā, un redz, bet cilvēki līdz šim un ilgu laiku nekādā veidā nevarēja tikt no šīs sistēmas ārā, jo ir jāsaprot, ka tad mājai ir jāpieņem lēmums kopā. Ja? Ilgu laiku tas bija ļoti grūti, un viņiem ir jāspēj organizēties. Un jo lielāka tev ir tā māja, tev ir 160 dzīvokļu mājā, ja? Tas nav izdarāms. Ja? Labi, ir tev taisnība. Jāsaka godīgi, jācer, ka tagad, kad mēs esam to nabas saiti pārāvuši ar Rīgas namu pārvaldnieku, ja, ka, tas joprojām ir joprojām Rīgas kapitāla sabiedrība, bet patiesībā mēs vairs nekādā veidā nejaucamies viņu saimnieciskā darbībā, un viņa iedzīvotājiem tieši tā arī jāuztver kā viens no 100 vai 200 Rīgā esošiem apsaimniekotājiem. Es domāju, ka arī iedzīvotāju tāda prasība pret to, ko viņi sagaida no savas mājas apsaimniekotāja, tā skaitā Rīgas namu pārvaldnieku, varbūt pieaugs. Ja? Jo viņi sapratīs, ka, tu tur raksti tās sūdzības uz Rīgas domu, neraksti man, zvani un meklē rokā to savu namu pārvaldnieku. Ja tu viņu nevar sameklēt, nomaini viņu. Es teiktu, ka atbildība, ka šeit ir problēma, bieži vien, kāpēc man patīk atkrituma jautājumi? Pirmkārt, tāpēc, ka jebkas, ko mēs redzam, kādā brīdī kļūs par atkritumu, mums gribēsies tikt vaļā gan no šī mikrofona, gan no krūzītes, gan no jebkā. Un otrkārt, tas bieži vien izgaismo tādas krietni dziļākas problēmas sabiedrībā, un šajā gadījumā mēs jau nerunājam tikai par atkritumu konteineriem un šķirošanu, mēs runājam vispār par to, kā mēs veidojam kopienas daudz dzīvokļu mājās, kā mēs vispār
veidojam tādu saliedētāku sabiedrību, kā mēs nonākam pie kopīgiem lēmumiem, jo tās pašas problēmas, kas ir atkritumu konteineriem, mums ir ar energoefektivitāti, ar visu. Tas, kas ir jāsaprot, neviens neatnāks no malas un tev nepateiks, kur tev jāliek tas konteiners. Jā, tas lēmums būs jāpieņem mājai Pašam. kopā. Tā tad augam kā īpašnieki, augam kā atbildīgi savu māju, dzīvokļu kopīpašumu atbildētāji. Ja? Jā, man uzreiz ir tāds ļoti pragmatisks, praktisks ierosinājums. Pirmā lieta, ar ko viss sākas, kas visiem riebis, ir chatiņš, mājas chatiņš, ja? Vēl viens WhatsApp chats. Un jautājums cilvēkiem parasti ir, kā tad mums tik pie citu cilvēku telefoniem? Tā, jums nav jātiek. Izdrukājiet QR kodu, pielieciet katrām durvīm, katrā kāpņu telpā pie sienas un uztaisiet šo te mājas chatiņu. Kas ir gājis uz priekšu, ir tas, ka mēs varam jau tagad pieņemt lēmumus ar mazāku, ja agrāk tur bija, man liekas, jābūt vairākumam vai tur... Pie atkārtotām kopības sapulcēm var nebūt arī 50%. Jā, lūk, un tagad lēmums kopumā pieņemt ir vieglāk, ja, tad, ja mēs sākam ar chatiņu, tad pieņemam kaut kādas lēmumus, neejam pamazām uz priekšu ar tās mājasēmniecības sakārtošanu, tiešām runa tikai par atkritumiem, runa par puķiem, par krūmiem, par visu pārējo, un tad mēs nonāksim arī līdz tiem atkritumiem, līdz tādam kā saka, apjomam, kurš ir pārvaldāms, kur mums pašiem ir iespēja kaut ko ietekmēt, motivēt, monitorēt, kontrolēt. Ir jāsaprot, ka tas ir daļa no tās mūsu īpašumu saimniecības. Jā, bet mums tādas pretrunas. Mēs gribam, lai cilvēks pieņem atbildību un ir tas, kurš sakārto veikalus un tur izvēlas pareizo iepakojumu. Bet tad mēs gribam, lai atnāk kāds no malas un sakārto tavu pagalmu. Nē, tas, kas cilvēkam ir jāsakārto, un to neviens cits neizdarīs, ir viņa pagalms. Labi, bet tomēr pašvaldībai jāuzņemās ir par to, ka mēs tomēr kaut kādu tādu to gaidu ceļu ieliekam un piedāvājam līdzfinansējumu sakārtot tās atkrituma vietas. Bet, protams, jādod ir tam, kurš ir gatavs ņemt pretī un kurš grib. Mēs katru nepārliecināsim, pa priekšu ir cilvēkam pašam jānonāk līdz tai apziņai, ka viņš kaut ko grib kārtot. Bet varbūt tā pēdējā lieta par izmaksām runājot. Es gribēju noņemt tādus pāris mītus, kas joprojām cirkulē sabiedrībā. Tātad visiem liekas, ka visa tā atkrituma maksa, ko tu saņem savā dzīvokļa apsaimniekošanas rēķinā vai individuālajā rēķinā, tad, ja tev ir privātā mājsaimniecība, tā visa nonāk šī te ļaunā atkrituma apsaimniekotāja rokās. Ja? Skaidrs, ka tur viņi ir paēduši, biznesa tur ir un peļņa viņiem arī ir, bet tomēr būsim atklāti, šo maksu veido 3 lietas, pareizāks pat var tā teikt. Ja? Viena ir šī te privātā uzņēmēja atkrituma apsaimniekotājiem izmaksas, tad tur ir atkrituma poligona, tas tarifs, kas ir sabiedriskais pakalpojums un ko regulē sabiedriskā pakalpojumā regulators, un tajā tarifā iekšā ir viena svarīga komponente – dabas resursu nodoklis. Un pavisam vēl virsū visam PVNs. Un, lai cik tas būtu dīvaini, šobrīd dabas resursu nodoklis plus PVNs sastāda 40 līdz 42% no kopējām izmaksām, kuras iedzīvotājs sedz tad, kad viņš apmaksā atkrituma apsaimniekošanu. Un tam privātajam uzņēmējam līdz viņam nonāk atkarībā, piemēram, Rīgā no zonām, no 30 līdz 37% tikai no kopējās summas, ko mēs kā iedzīvotāji samaksājam par atkritumiem. Tā kā, tad, kad mēs kaut kādu to predarbību vēršam, paskatāmies, uz ko mums jāvērš. Visdrīzāk dabūsim pa nodokļiem visvairāk šauti. Ja. Es te sākšu ar vienu ļoti neprogresīvu lietu un nepopulāru lietu. Es aizstāvēšu atkrituma apsaimniekošanas uzņēmumus, bet tādā ziņā, ka mēs nevaram prasīt no uzņēmuma, lai viņš nerīkotos kā uzņēmums. Jebkurš uzņēmums darīs visu, lai gūtu peļņu, kamēr tas tiks viņam atļauts un tādā līmenī, kā tas tiks atļauts. Tā ir uzņēmuma loģika. Viņi nav ne NVO, viņi nav valsts iestāde, viņi dara to, ko viņi dara. Jā, un tāpēc esat jūs, kas var palīdzēt šo biznesu labāk regulēt tā, lai vilks paēdis un kas dzīve. Skatīties viņiem uz pirkstiem, jā. Jā, bet arī gan jau, kad ir vēl dažādas idejas arī kā to pašu dabas resursu nodokli
labāk izmantot un izmantot varbūt produktīvāk un citiem mērķiem. Bet summa šobrīd dabas resursu nodokļu šis īpatsvars ir ļoti liels, 103 eiro. Ja mēs paskatāmies uz tādu dinamiku, piemēram, es ļoti, ļoti gribētu, lai mums nebūtu azartspēļu. Es klapētu ciet bez nekādiem, bet valsts šajā gadījumā ir kļuvusi atkarīga no šī te nodokļa. Līdzīgi kā alkohola gadījumā mēs palielinām maksas, tad mēs budžetā kļūstam atkarīgāki no šīm nodokļu, un arī mēs no dabas resursu nodokļa, mēs kaut kam to naudu jau esam ierēķinājuši gadiem uz priekšu, un mēs viņu ceļam ar domu, tad mēs dabūsim vairāk. Tie tiešām būtu jāskatās, kur mēs šo naudu novirzam. Tieši tā. Mēs novirzam lietu labošanai, mēs novirzam vides fondam vēl vairāk, un tad jau mēs varam panākt to, ka šo atkritumu ir vēl mazāk. Jā, tieši tā. Bet es domāju, ka tomēr tam pamatmērķim būtu jānostrādā ar citu domu, tam dabas resursu nodoklim būtu jābūt. Ka tam ir jābūt pietiekam lielam finansiālam spiedienam domāt par to, lai tev tie apglabājumi atkritumi būtu mazāk. Un tas arī notiek atkrituma apsaimniekošanas uzņēmumi, tāpēc arī pēc iespējas vairāk sāk atšķirot, jo viņi redz, kā izvedot tur, tas viņiem sanāk, tā padārgi no tā mūsu sašķirotā atkritumu konteinera viņi ved, piemēram, uz švenku reģenerācijai, tāpēc, ka tā cena getliņos vienkārši kļūst par augstu. Redz, un tad noslēdzot mūsu sarunu, tu pieminēji švenku, bet īstenībā galdā ir jautājums. Dedzināt atkritumus vai nē? Jūsu viedoklis. Dedzināt švenkā, jo švenkam ir, tur akam neiesim pārāk tehniskās detaļās, bet, ja dedzināt, tad švenkā, jo... Tad tas uzreiz izskaidro cilvēkam, kas ir švenka. Tad švenka ir brocēnos... Brocēno cementu rūpnīca. Jā, tieši tā cementu rūpnīca, un šajā tehnoloģijā labi ir tas, ka nerodas pelni, un tiešām tiek temperatūra milzīga, tur viss sadeg. Reģenerācijā kā tādā, iedomājieties, ja mēs ieliekam krāsnī kaut kādu šausmīgu lietu, nebūs tā, ka tur iznāks ārā dūmi ar vitamīniem. Ja? Ir skaidrs, ka tas ir tā piesāņojoša darbība, kuru mums absolūti nevajag īpaši, ja mēs ņemam vērā, ka tas, ko mēs šodien vispār pat nepieminējam, ka mums tomēr tie dati uzlabojas. Mēs šķirojam labāk, mēs apglabājam mazāk. Mēs visus mājas darbus tiešām valstiski daram pareizi. Mums pietiktu tos 30-40% bio šo te rādītāju uzlabot, un mums īsti nebūs vairs ko dedzināt. Mums pietikt ar tiem pašiem procēniem. Mums tagad ir jau pāris dedzināšanas rūpnīcas, kas mums ir tā kā procesā, bet mums dedzināšana īsti nav vajadzīga. Tad atbildi man par šīm te procesā esošajām rūpnīcām. Kāds ir tavs viedoklis vai Zero Waste viedoklis? Nē, saprotiet, ir jāsaprot tas, ka atkritumi itin visur paliek arvien mazāk, un Eiropā ir sacelts astronomisks cipars šo te reģenerācijas rūpnīcu. Un, zināmā mērā notiks cīņa par atkritumiem, kuram pietiks, cik dedzināt. Tātad tu saki, ka patiesībā Latvijā nebūs vairs ko dedzināt? Mums nevajag uz katra stūra. Uz katra stūra mums nevajag celt dedzinātāju. Ir Eiropā sacelts, kaimiņos sacelts, mums ir švenks, un mums nav jāceļ jaunas. Māja ļoti labi izvairījās no atbildes. Māja, vai Rīgas reģionā vajag vienu atkritumu dedzinātāju? Es teiktu, noteikti ne tādā apjomā, noteikti ne tādā jaudā, kādas tās šobrīd tiek plānotas. Ir par daudz pat ar tādu vienu. Tās jaudas nav ne pašvaldības, ne iedzīvotāju interesēs, tās ir uzņēmumi interesēs, kuri grib dedzināt ne tikai sadzīves atkritumus, lai mēs sasniegtu to mūsu sūdīgo 10% apglabāšanas mērķi, tas ir ļoti slikts mērķis, bet tas ir stāsts citai dienai, bet arī rūpnieciskos atkritumus. Es negribu runāt par ievestajiem atkritumiem. Kāpēc tu negribi runāt? Tāpēc, ka es to neredzu kā reālu opciju, jo tiešām, es nezinu, bet nevajag tāda izmēra, mums nevajag. Mēs ievedam atkritumus priekš tā paša švenka. Bet tur jau tā lieta, kāpēc mēs nededzinām? Gribam dedzināt, mums ir ko dedzināt. Tad dedzinām savus. Kāpēc mēs importējam svešus atkritumus un piesārņojam gaisu ar svešiem atkritumus? Ir atbildes? Jā, ir atbildes. Tāpēc, ka mēs nenodrošinam labu kvalitāti. Atkal ir jautājums par bioloģiju. Kvalitāti. Tiek izmantoti tādi vārdi kā sausums un mitruma procents un kaloritāte. Švenkam vajag sausus atkritumus, kas labi deg. Kamēr mums ir kopā ar bioloģiju, tur nekas labi nedeg. Mēs varam iedomāties tāds sapliets kāds viss. Ja mums atkritumi ir sausi, viņi švenkam kļūst krietni interesantāki. Tad, lai pats pastāstītu tā īsi, arī getliņi šobrīd, tad, kad viņi nošķirotos labos, švenkam derīgos atkritumus, viņi viņu notirgo vai tomēr piemaksā švenkam?
te jau ir uzņēmumu iekšējās lietas, par kurām es tā kā negribētu likt tā kā roku šobrīd. Kurš tur kuram maksā? Man šķiet, ka maksā Švenkam, jā, bet es tagad arī negribētu te sajaukt. Jo tas pat nav tik svarīgi, ja tā motivācija viņa tik un tā sakārtosies. Tas, kas gan notiks, ja mēs pie Rīgas uzcelsim dedzināšanas rūpnīcu, ka uzņēmumiem būs krietni vieglāk aizvest sūdīgu materiālu te uz vietas, sadedzināt viņu te, nevis es izmantošu vārdu čakarēties, taisīt kaut kādu augstas kaloritātes zema mitruma materiālu, lai viņu vestu uz brocēniem. Tu gribi teikt, ka tā rūpnīca, kas būs šeit Rīgā plānota, ka viņa būs gatava pieņemt sliktas kvalitātes? Viņa paņems jebko. Tā ir tā šība šeit, bet mēs decināsim kaut kādā, cik tur bija 700-800 grādu temperatūrā, un Getliņos ir 1300 kaut kādi tur grādi. Bet tad, kas ir jāsaprot, kur ir starpības starp cementu un parasto reģenerāciju? Tas, ka reģenerācijas parasti, kad mēs dedzinām to slikto materiālu, tur rodās 30% pelnu, jā. Un šos te pelnus, kur ir toksiski, ar viņiem kaut kas ir jādara. Piedāvātais variants ir viņus iestrādāt ceļā. Ja? Nu, mīļie draugi, nav pārāk laba ideja, lielākoties viņus ir jāapglabā. Šveicē, piemēram, kad mēs stāstam par citām valstīm, ka visi dedzina, visiem iet kolosāli, neiet kolosāli. Ir tik daudz pelnu, ka viņu getliņi jau ir pilni ar pelniem. Tad mēs principā neko neatrisinātu. Tā vietā, lai mēs izņemtu no saviem atkritumiem ārā tos 30% bio, ja? Mēs paņemsim, doma ir, ka mēs tagad dedzināsim un piepildīsim 30% pelnu tos pašus getliņus. Tur nekāda matemātika nesaliekas. Investoriem interesants projekts, lēts, nečakarīgs, ienesīgs. Labi, bet šodien nesen Patvija Kulberkungs runāja par Rīgas siltumu, un Rīgas siltumam atļāvās uzbraukt par to, ka kādēļ Rīgas siltums nav uztaisījis savu atkritumu dedzinātavu, lai ražotu lēto siltumu. Man šāds jautājums likās ļoti pārsteidzīgs, es vēl saprastu, ja viņš būtu prasījis par to, kāpēc mēs neesam veicinājuši, ka tirgu ir kaut kādi privātie dedzinātāji, bet tieši Rīgas siltumam tika pārmests, kāpēc viņiem nav savas dedzinātavas. Tas ir ļoti interesants arguments no Kulberga kunga puses, jo man liekas, ka Rīgas siltuma ilgstoši lielākā problēma ir tas, ka viņi visu siltumu laida ārā. Ja? Tas bija teicis ar Latvijas Energo. Nē, tas nav diemžēl Rīgas siltums. Mums jebkurā gadījumā mums nav nepieciešams piesārņojošs, tas tu neredz nekādu loģiku. Labi, neturpinam šo tēmu. Pat vēl vienu teikumu ar atkritumu runājot par šīm reģenerācijas rūpnīcām, tikko izskanēja vārdi Getliņa Rīgas siltums, notiek ļoti jocīga lieta. Tad, kad tu sāc runāt par atkritumu pusi, tad uzņēmēji saka, nē, vispār šis ir tāds siltumapgādes projekts. Tie atkritumi mums jau tādi otršķirīgi. Tad, kad tu sāc runāt par siltuma puses datiem, par jaudām un visu citu, tad viņi sāk sacīt, vispār šis jau tāds atkrituma apsaimniekošanas projekts. Tas, kas jāsaprot, ka tas ir projekts ar tādām divām ļoti jutīgām lomām, mums ir jāskatās viņš lielajā bildē gan siltumapgādes pusē, ņemot vērā mūsu klimata mērķus, gan arī atkrituma apsaimniekošanas pusē. Un abos divos gadījumos tur ir ļoti daudz jautājumu, ļoti daudz problēmu, vai mums tāds ir vajadzīgs, un jā, tad kādā apjomā, un atkal noteikti ne tādā apjomā, kāds šobrīd tiek piedāvāts. Jā, karstais kartupels, turpināsim viņu mētāt, mest vienu bumbu vienā pusē, otrā pusē. Mēs šodien atbildes šīm jautājumam visdrīzāk neatrisināsim un neatradīsim. Cita lieta, ka var būt kaut kas iezīmēsies Rīgas centrālajā siltuma apgādes stratēģijā, kurā būtu muļķīgi neizskatīt šo jautājumu, kā vienu no siltuma avotiem. Vismaz izslēgt viņu kā... Viņš ir jāanalizē, mums ir jābūt skaidriem, mums ir jāsaprot, kur viņš iedarās Rīgā klimata mērķos un jaudas mērķos. Tas fokusam, man liekas, būtu jābūt uz kaut ko pilnīgi citu, jo tā atkrituma dedzināšanas ideja, jo vairāk viņā sāk iedziļināties un tos argumentus celt ārā, jo absurdāk. Bet tieši tāpēc viņa mums tajā stratēģijā arī ir jāieliek, lai mēs viņu redzētu. Atgriežamies tomēr uz zemes. Cilvēks, viņš ir ieinteresēts maksāt lētāk par atkritumu, maksāt lētāk par siltumu. Meklēsim atbildīgi šos risinājumus, kas ir ilgtermiņā lētāki. Ne tikai šodien varbūt uz brīdi, bet ilgtermiņā lētāki. Atgriezīsimies pie Getliņu saukļa. Jāšķiro ir viss un viss. Un, šķiro tīru. Tas arī svarīgi, jo mēs šķirosim tīru, jo arī, noderīgāk būs tā izēviela. Es gribu vēl pakāpties burtiski pāris solis atpakaļ par to šķirošanu runājot. Mēs jau šodien pieminējām, ja? Bet cilvēkiem ļoti daudz ir jautājumu, kur ņemt, tad bāzi jautājumu, kur ņemt konteineru.
Ja? Mīļie draugi, ziniet visi, ka jūsu šķirošanas konteineri, viens zvans namu apsaimniekotājiem un jūsu šķirošanas konteiners būs klāt. Ja? Tad, labi, trīs zvani dažiem Jā, arī no apsaimniekotājiem. pašvaldības atšķirīgs Rīgā. Jā, man vēl šodien rakstīja cilvēki no citām pašvaldībām, kur ir daudz dzīvokļu mājā pie sava konteinera. Nevar tikt, jo apsaimniekotājs pasaka, nē. Jā, jāsaka, ka šis te, kopumā Latvijā, ja mēs skatāmies vispār par Latvijas segumu, ja, man gribās teikt, ka, ir joprojām šķirošana nav obligāta, nav nodrošināta, ja, daudz kur. Lai ko teiktu mūsu mīļākā ministrija, realitāte ir tāda, ka šķirot, daudz viet, ņemsim Dundagu, piemēram, ja, vai Rēzekni, nav iespējams šķirot. Bet Rīgā... Tātad pašvaldība tomēr nav izdarījusi savu mājasdarbu. Mēs cenšamies Rīgā. Nē, Rīga, klausieties, Rīga ir izdarījusi burvīgu darbu. Zinām, ka mēs visās tajās sliktajās ziņās tomēr varam uzsist sev uz pleca, vai ne, ka Rīga tomēr ir darījusi ļoti daudz. Rīga kā pašvaldība ir izdarījusi milzīgi. Mēs esam visus Latvijas rādītājus pavelkuši uz augšu, pateicoties tam, ka mēs tiešām stingri noteicām, ka visiem ir jābūt pieejai šai infrastruktūrai. Jā, bet tad, pirmkārt, konteiners ar zvanam nama apsaimniekotājiem cenšamies tikt pie šķirošanas konteinera. Ja? Otrs, cilvēki ļoti bieži arī mums raksta un zvana un komentē, ka konteiners ir pilns. Ja konteiners ir pilns, jūs atkal paši variet noteikt izvešanas biežumu, atkal viens zvans apsaimniekotājiem, sakiet, mums vajag biežāk izvešanu vai lielāk konteineriem. Vai otrādi, ko bieži vien arī pārmet, viņi mums izved pustukšus konteinerus, mēs tik turpinām maksāt. Kādēļ? Jā, jūs neesat nodevuši ziņu, lai jūs retāk izvest. Tāpēc mēs arī saistošies noteikumos pateicām, ka arī izvešanas grafiks ir jāpublicē, lai cilvēki saprastu, kas un kad tiek izvests. Jā, bet cilvēkiem ir jāzina. Cilvēki, tā ir jūsu mājasaimniecība, tie ir jūsu atkritumi, jūs esat šī uzņēmuma klienti, jūs variet noteikt, kas un kā notiek. Ja? Tās ir divas galvenās lietas, kas ir jāzina, ko cilvēki šobrīd ļoti, ļoti bieži mums raksta un saka, ka viņi netiek galā. Tas pats ar tiem sadzīves atkritumiem, tieši tā kā tu saki, izved pustukšu konteineru. Jūs saprotat, ka jūs maksājat pilnu tarifu par to. Ja, ja jūs redzat, ka jums viņš ir, paceļiet to vāku. Nav forši, bet paceļiet. Ja viņš ir pustukšs, pasūtiet mazāk konteineru vai retāk izvešanu. Jūs ietaupīsiet uzreiz naudu. Tā ir dzīva nauda. Nav jums stikla konteineru. Tas pats, paņemiet kaut kādu vismazāko konteineru. Bio, paņemiet vismazāko konteineru ar biežu izvešanu. Ja, tādas pavisam mazas, pragmatiskas lietiņas. Un tad jau, protams, tā loģistika, ja, izskalot. Mazgāt nevajag, izskalojiet, ja, lai tīrs savs, nevajag tur neko pārspīlēt. Cilvēki arī bieži saka, viņiem virtuvē nesot vietas, ja, jums tur nevajag nekādu raķešu zinātni, ja. Bio atkritumi mazā trauciņā, maisiņā uz virtuves virsmas, apakšā zem izlietnes šķirotie, un tur kaut kāds varbūt depozīts blakus, un viss. Noslēdzam šo, jo laiks mums beigt. Paldies, dāmas, ka jūs atradāt laiku atrasties šeit un parunāt par tādu kutelīgu tēmu kā atkritumi, varbūt ne bieži vien smaržīgu un sievišķīgu, bet mēs esam arī virtuvē, sievietes virtuvē. Politikas virtuvē. Noteikti politika ir smerdīgāka. Tas šodienai viss. Paldies, ka noklausījies mūsu sarunu, un ja vēlies atbalstīt šo raidījumu, uzraksti labvēlīgu atsauksmi vai piešķir labu reitingu manam podkastam un padalies ar šo ziņu savu paziņu lokā. Tiekamies jau drīz nākamajā sarunā Politikas virtuvē.